Šis ir Latvijas lakroša čempionāta pirmais posms, pirmais sabraukums šajā gadā. Un ir pirmo reizi mums piedalās 6 komandas no lielākā daļa Latvijas reģioniem, izņemot Latgali. Un, kā jūs redzat, šeit noris otrā spēle, kur sacenšās vietējais Mītavas klubs pret Saldus Drubs klubu. Un šajā turnīrā ir paredzēti sabraukumi, 10 kopā sabraukumi ar finālu noslēgumu Rīgā. Un viņš būs divos posmos, pavasara posmā un rudens posmā. Labdien! Kā vērtēt šīs dienas spēli? Vērtēju pozitīvi, jo pret pagājušā gada čempioniem un iepriekšējo, jau laikam 5 gadu laikā 2 gadu čempioniem ļoti cienīgi nospēlējām. Ņemot vērā, ka mums bija viens spēlētājs maiņu, daži spēlētājs atraumēti nebija. Domāju, ka labi. Kopš 2007. gada jūs esat pastāvīgi 3. vietas ieguvēji. Ko plānojat šogad labot? Centīsimies tikt finālā, vai cīnītos par pirmo vietu. Tas nozīmē, ka mums jāuzvar viena no vadošajām komandām, vai nu Druva vai Rīga. Šogad komandas sastāvā ir tikai Jelgavnieki vai arī viesi? Mums ir arī daži studenti komandas sastāvā. Mums ir ļoti daudz skolnieki Jelgavas, kas tiešām mācās vidusskolā. Sveicināts! Sveiki. Kā vērtē šīs dienas spēli? Normāli. Zaudējām, bet spēcīga komanda un es domāju, ka normāli nospēlējām. Cik ilgi jau nodarbojies ar lakrosu? Bija sākumā kā 2 gadi, tad es savainoju īkšķi un tad es nespēlēju kādu gadu un tagad atkal atsāku, jo 2. sezona. Kopā 4 sezonas kaut kur. Es domāju, ka jāpiestrādāja, protams, pie uzbrukuma, vairāk jāmet. Pie aizsardzības arī, un tad jau būs viss kārtībā. Sen jau interesējaties par lakrosu? Jā, jau kādi 5 gadi. 5 gadu dēls spēlē, jā. Un dēlam kādi rezultāti? Viņš bija mazliet pauze šobrīd uztaisījis. Bija brauciens uz Itāliju, un tad viņš nespēlēja kādu laiku, tad šodien praktiski pirmā spēle. Viņš vienkārši atbrauc mazliet just līdzi. Kādus, nezinu, gadus 2 laikam viņš spēlē, man liekas. Vai cik Diana? Kaut kur tā, jā. Bet rekur tēvs, viņš vairāk paskāstīs. Kurā pozīcijā jūs dēls spēlē? Aizsargs. Viņam liels augums, tā kā ātri nekustās, bet stabili stāv. Sporta veids nav traumatisks? Es nezinu, pat pēc tā īstenībā jau ir. Laikam kaut kas līdzīgs futbolam. Es esmu 2 vedis, bet slimnīcu pāris reizes. Ribas pārsvarā. Saskarienās puiši un tad viss notiek. Lakrosam, atšķirībā no citiem sporta veidiem, visas spēles notiek pa gaisu. Tad tiek spēlēts ar šādu veidu bumbiņu. Bumbiņai svars ir apmēram 200 grami. Viņa ir cieta gumijas kaučuka bumbiņa, līdzīgi kā hokeja ripa, tikai apaļa. Un spēlēts tiek ar šādu veidu nūjām. Šādas nūjas ir uzbrucējiem un pussargiem. Aizsargiem tā nūja ir pagarināta, viņa ir apmēram 1,80 m kopā. Un mērķis ir tāds, ka piespēlējot pa gaisu šo te bumbiņu, raidīt spēli, vārtos, bet, protams, ka cīņa uz zemes ir tāpat kā hokejā. Tas nozīmē, ja bumbiņa nokrīt uz zemes, tad cīņa ir nežēlīga, cīnās ar pilnu kontaktu. Var, izdarīt grūdienus, sitienus konkrēti par nūju. Spēles ātrums ir samērā aktīvs, jo bumbiņas metiens vidēji spēlētājs met ar ātrumu no 80 līdz 130 km/h. Tas nozīmē, uz vārtiem vidēji metiens ir ap 100 km/h. Kā veids ar jaunu spēlētāju piesaisti? Patiesībā diezgan grūti, jo es pat nezinu iemeslu, jo hokeja it kā daudz spēlētāji ekipējums patīs vajadzīs tās pats kā hokejiem aizsardzības. Un labā ir tā, ka mēs arī spēlētājiem, kuram varam iedot ekipējumu, viņš arī grib atnākt pamēģināt spēlēt. Kur jums notiek treniņi? Tagad notiek šeit Olimpiskajā centrā. Cik bieži, un ja kāds grib pieteikties, kur viņam nāk? Tagad šī posmā, tā kā mums saimniecības, mums tagad treniņi vienreiz nedēļā notiek, bet principā ir 2 reizes nedēļā apmēram tā treniņi. Un arī izlases kopieni ir iespējams, svētdienas visu dienu pavadīt trenējoties, tā kā arī šeit pat, tā kā spēlētājiem ir iespēja daudz trenēties. Kur meklēt mūs ir mājaslapa www.mlk.lv. Tas ir vienkārši internetā. Meklēt, tur ir telefona e-pasts, kam zvanīt gan man, gan mūsu treneriem. Kad gaidām nākošā spēle? Nākošās spēles sabraukums ir gaidāms pēc nedēļas jau Valmierā, Valmieras Olimpiskajā centrā, kur atkal satiksies visas šīs 6 komandas, spēlējot otro posmu. Paldies jums! Paldies!